tikai Rīga, tikai Dinamo. Čaļi, mums vajag to kausu. Es novēlu Rīgas Dinamo izcīnīt Gagarina kausu un visai komandai būt laimīgai play-off turnīrā. Добрый вечер, уважаемые жители Пятигорска. С вами в эфире Севкам ТВ. С вами я, ваш любимый Санчо Панчо и мой друг Рубен. Dāmas un kungi, man ir tas gods. Un liels prieks, jā, kad tulās mēs armēņu valodā saņemsim vislabākos uzslavas, kas saistīts ar Rīgas Dinamo. Lūdzu. Հայաստանում նույնպես կողմնակից ենք Dinamo Rigain. Tas nozīmē ko? Kad tikko armēņu valodā tika pateikts, kad pat cik ar hokeju nesanāca viņiem pašiem uz vietas, cik ļoti labi. Visa Armēnija slimo, ja tā var teikt slimo, jeb līdzjūt par Rīgas Dinamo. Un tāpēc, domāju, mēs to cienīsim un visu cieņu armēņu tautai, ja, kas arī atbalsta mums tur, tālajā Kaugāzā. Nu, būtiskākais, kas būtu jāsaka, tas ir, lai Lusenijus iemet pirmos vārtus šī sezonā, un otrkārt, lai Cipuls play-off spēlēs gūtu pirmo savu hatriku un arī iemestu savu pokeru pirmo. Nu, iemest galvenokārt vajag mūsu līdzstējiem pēc izcīnīt Gagarinu. Nu, ko, Dinamo pirmā vieta Gagarinā un Miķelis Ozolē met iekšā. Viennozīmīgi. Dinamo. Dinamo Rīga. Tā kā tagad nāks pretī Torpedo, mēs viņu vinnēsim. Pēc tam nāks noteikti kas kā. Arī vinnēsim. Un tā jau kas atliek tikai fināls. Tad jau redzēsim, ne? Finālā tad jau redzēsim, kas nāks pretī. Bet arī vinnēsim. Tad uz priekšu. Aiziet. Labvakar visiem šeit un šodien naktsklubā KHL. Gribētu novēlēt Rīgas Dinamo vienu lietu, kas ir ļoti nopietna lieta, no kā var mācīties arī mūsu bērni. Rīgas bērs Dinamo hokejnojas, ar kurām mēs esam bērnībā spēlējuši. Un vienmēr mēs esam, var sakot, ņēmuši piemēru no viņiem. Mēs gribam, ko? Redzēt tikai uzvaru un vienīgu uzvaru. Rīgas Dinamo rulē. Hejā! Šī bija ļoti atbildīga diena un ļoti svarīgs vakars. Mēs to izdarījām. Uzvar nevis individualitātes, uzvar komanda, tāpēc, ka viens cīnās par otru, visi cīnās viens par otru. Mēs nevaram uzvarēt individuāli tikai kā komanda.